Pagātnē Krievijā nebija ziema un augstuma. Kunga transfigurācijas baznīca Kalūgas reģionā. Baznīca tika uzcelta siltam klimatam bez saunām. Šīs baznīcas būvniecības laikā apkure netika uzstādīta. Nav krāsnīm, nav sildītājiem, nav skursteņiem. Tur nav nekur, un viņiem arī nav nekādu pēdu. Bet Krievijā bez apkuras ir ļoti augsti. Publiskajām telpām jābūt siltinātām, tāpēc krāsns tika izgatavota vēlāk. Tā tika novietota tieši šeit, blakus ieejai, lai izveidotu gaisa siltuma aizkaru. Viņi izgrieza rievas sienā krāsnes uzstādīšanai. Ir acīm redzams, ka ķieģeļi ir izlīdzināti. Tas nav mūrējums no būvniecības. Uz sienas ir palicis daudz apmetuma. Apmetums nedrīkst būt strādājošā krāsnī. Tas sadegs. Sienā tika izveidots kanāls dūmu izsūknēšanai. Cauruptais kanāls tika noslēgts no iekšpuses, lai izveidotu cauruli. Apskatīsim skursteni tuvāk. Ir skaidri redzams, ka skursteņa iekšpusē ķieģeļi ir saplaisājuši un saplīsuši. Kāds ļoti rupji izsita ķieģeļus no sienas, lai izveidotu skursteni. Mūra javas starp baznīcas sienas ķieģeļiem ir balta. Šeit tas ir spilgts. Skursteņa vēlāk veidotā mūra ķieģeļi ir saistīti ar citu javu. Tam ir brūna krāsa. Šis mazais skursteņa mūris tika veidots vēlāk. Kāpēc krievu arhitekts neuzbūvēja krāsni apkurei, būvējot baznīcu? Vai viņš aizmirsis par augstajiem krievu ziemām? Paskatīsimies uz citu šīs baznīcas elementu – sānu durvis templī. Durvis ir izgatavotas no dzels. Metāls slikti saglabā siltumu. Ēka zaudē daudz siltumu caur metāla durvīm. Šeit mēs redzam otrās papildu durvju uzstādīšanas pēdas. Pēc tempļa uzbūves iekšējās sienas tika apmetinātas un krāsotas. Bet pēc tam uz apmetumu un krāsas tika uzklāta būvniecības maisījums, lai izlīdzinātu stūri durvju rāmim. Un pēc tam tas tika pārkrāsots ar pelēku krāsu. Apskatīsim to no citas puses. Šeit ir tas pats. Slānis apmetuma, slānis krāsas un virsū tiek uzklāts būvmaisījums, lai izlīdzinātu stūri. Lai uzstādītu papildu durvju rāmi, un tad tas tiek pārkrāsots ar pelēku krāsu virsū. Paskatieties uz ēkas javas krāsu. Baznīcas sienā starp ķieģeļiem balta javas. Papildu durvis ir uzstādītas ar dzeltenīga brūnas krāsas javu. Tas atgādina krāsu šķīdumam, kas izmantots kanāla noslēgšanai, kas vēlāk tika izurbts. Iespējams, ka dūmvats un papildu durvis tika izgatavotas apmēram tajā pašā laikā. Pēc tam, kad templis tika apmetināts un iekšpusē nokrāsots. Tas ir pilnībā gatavs lietošanai. Baznīcas ēkas ārpusē trūkst pamatu aizsardzības pret Krievijas salu. Mitrums paceļas no zemes caur kapilāriem iekšā ķieģeļos. Augstumā ūdens sasalst un saplīst ķieģeļi. Lieli gabali ir nokrituši stūros. To izraisīja Krievijas sals. Visa ēkas apakšējā daļa sabrūk. Šeit ir tāpat. Mūris sabruka un ķieģeļi izkrita no sienas. Tādējādi Krievijas sals iznīcina ēkas, kurām nav ziemas aizsardzības pamatiem. Un šajā baznīcā aizsardzība trūkst, jo šī baznīca ir paredzēta siltam klimatam, bez saunām. Zīme norāda, ka baznīca tika uzcelta 1791. gadā, 18. gadsimta beigās. Ja datums ir pareizs, tad pirms 200 gadiem Krievijā nebija ziemu un salnu. Tas ir kaut kas, par ko oficiālā vēsture nevēlas runāt. Manā kanālā jūs uzzināsiet daudz par patieso cilvēces pagātni. Vēsturnieki no mums slēpa patiesību. Man pašam bija jāatrod atbildi. Es atradu lietas, kuras tu pat iedomāties nespēji.